Sveicināti šajā detalizētajā apskatā. Šodien mēs atklāsim zinātni un to rūpīgo formulējumu, kas slēpjas aiz Atomy Stomach Health Daily Care produkta. Mēs nevis vienkārši lasīsim sastāvdaļu sarakstu, bet gan burtiski ienirsim bioloģiskajos mehānismos, kas padara šo risinājumu par tik spēcīgu rīku gremošanas sistēmas atbalstam. Kuņa veselība ļoti bieži tiek uztverta kā absolūti pašsaprotama lieta, vismaz līdz brīdim, kad parādās pirmās problēmas. Tāpēc šis pārskats palīdzēs saprast, kā profilaktiski un gudri rūpēties par kuņigļotādu, ņemot talkā gan dabas veltis, gan pašus modernākos zinātnes atklājumus. Labi, ķersimies vērsim pie ragiem. Mūsdienu trauksmainajā ikdienā ir ārkārtīgi viegli iekrist ātro uzkodu un izteikti pikantu ēdienas slazdā. Augsts nātrija līmenis un ļoti stimulējoša pārtika, kas iet roku rokā ar stresa pilnu dzīvesveidu, patiesībā ir tieši dzinējspēks gremošanas trakta slimības straujajam pieaugumam. Bieži vien netiek apzināts, ka šādi ikdienas ieradumi burtiski un neatgriezeniski nodalzina kuņa dabiskās aizsargspējas, un tas nozīmē tikai vienu – proaktīvas rūpes par kuņiglotādu mūsdienās vairs nav nekāda greznība. Tā ir absolūta nepieciešamība. Šajā apskatā mēs sekosim ļoti skaidram plānam. Pirmkārt, kuņģa veselības izaicinājumi, otrkārt, Green-CRF zinātniskais spēks, treškārt, klīniskie pētījumi un reālie rezultāti, ceturtkārt, 11 palīgvielu sinerģija un noslēgumā ikdienas rūpes par kuņģi. Sāksim ar pirmo daļu – kuņģa veselības izaicinājumi un izpratne par mūsdienu kuņģa diskomfortu. Būsim godīgi, te ir vesela virkne faktoru, kas ikdienas ietekmē mūsu gremošanas traktu. Runa ir par augsta nātrija un asu ēdienu patēriņu, neregulārām ēdienreizēm un to neizbēgamo hronisko stresu, ar ko saskaras gandrīz ik viens. Klāt nāk arī dabiskais novecošanās process, kura laikā samazinās skābes sekrēcija un, protams, bēdīga slavenās Helicobacter pylori baktērijas klātbūtne. Laika gaitā šis viss fiziski padara kuņu gļotādu plānāku, un plānāka gļotāda nozīmē vājāku aizsardzību, kas var novest pie baktēriju savairošanās, krituma uzturvielu uzsukšanās procesā un pat pie hroniska gastrita. Tas ir apbirtais loka process, kuru mēs noteikti gribam pārtraukt. Pārējām pie otrās daļas – Green-CRF zinātniskais spēks, no tradicionālās gudrības līdz pat mūsdienu patentiem. Tātad galvenais spēlētājs šeit ir īpašs ekstrakts Green-CRF. Tā ir unikāla, individuāli atzīta funkcionāla sastāvdaļa, ko iegūst no Japānas savserža pirmnībā slēgtiem ziedpumpuriem. Pats būtiskākais elements šajā vienādojumā ir aktīvais savienojums ar sarežģītu nosaukumu – sekosiloganīns. Tieši 250 mg šī ekstrakta, kas nodrošina 0,8 mg aktīvās vielas, veido to spēcīgo terapeitisko bāzi, kas nepieciešama gļotādas aizsardzībai. Šis brīnišķīgais citāts par savseržu vitalitāti patiesībā slēpj sevī botānisku patiesību. Šī apbrīnojamā dzīvotspēja lieliski izskaidro, kāpēc šos pumpurus ievāc tieši laikā no maija līdz oktobrim. Pēc garās ziemas augs ir uzkrājis maksimālu spēku, un tieši šajos vēl neatvērtajos pumpuros sekundāro metabolītu un aizsargājošo savienojumu koncentrācija sasniedz savu absolūto virsotni. Tas burtiski ir dabas spēks koncentrētā veidā. Bet kas ir patiesi interesanti šajā ražošanas procesā? Tas, cik ārkārtīgi tīri šis ekstrakts tiek iegūts, atšķirībā no daudzām citām metodēm industrijā, kas izmanto agresīvus ķīmiskos šķīdinātājus, šeit tiek izmantota tikai un vienīgi tīra ūdens ekstrakcija, pēc tam seko stingra filtrēšana, koncentrēšana un saudzīga vakuma žāvēšana. Šī pieeja pilnībā garantē, ka iegūtais pulveris ir drošs, tīrs un saglabā visus vērtīgos bioloģiski aktīvos savienojumus. Trešā nodaļa. Klīniskie pētījumi un rezultāti, jeb uz pierādījumiem balstīta gļotādas aizsardzība. Šie dati ir patiesi iespaidīgi. Preklīniskajos pētījumos, kur speciāli modelēti akūti kuņa bojājumi, dabisks ekstrakts Green-CRF demonstrēja 60% efektivitāti bojājumu novēršanā. Vispārsteidzošākās ir tas, ka šis pilnīgi dabiskais savienojums pārspēja standarta skābi nomācošos medikamentus, piemēram, ranitidīnu. Kā tas strādā, tas stimulē PGE2 sintēzi, kas dabiski dod signālu kuņim ražot vairāk gļotu, tādējādi fiziski no iekšpuses pastiprinot aizsargbarjeru.
Un tas nav tikai abstrakts skaitlis laboratorijā. 8 nedēļu dubultaklā pētījumā piedalījās 92 pieaugušie. Izmantojot starptautisko kuņģu un zarnu trakta simptomu novērtēšanas skalu, rezultāti parādīja uzlabojumus 13 no 15 diskomfortas simptomiem. Tā nav vienkārši neliela atvieglojuma sajūta. Tas ir visaptverošs rezultāts, ko apstiprina dzelžaini zinātniski mērījumi. Šis lieliski ilustrē atšķirību starp diviem tirgū populāriem risinājumiem. Ja mēs salīdzinām Grīncera F ar laba zināmo lakricas ekstraktu, ir redzama pilnīgi cita pieeja. Lakrice galvenokārt nomierina un cīnās ar baktērijām, bieži vien izmantojot acetona ekstrakciju. Savukārt Grīncera F ar savu ūdens ekstrakciju sniedz daudz plašāku tiešu fizisku gļotādas aizsardzību tieši kuņģa augšdaļā un 12 pirkstu zarnā. Turklāt 5 reģistrēti patenti runā paši par sevi, apstiprinot šī ekstrakta unikālo dabu. 4. nodaļa – 11 palīgvielu sinerģija, jeb visaptverošs atbalsts, kas stāvēs šī produkta. Patiesībā izcila formula nekad nebalstās tikai un vienīgi uz vienu pašu zvēgzni. Te ir vesela 11 palīgvielu komanda, kas strādā perfektā sinerģijā. Katrai ir skaidri definēta loma. Ananas ekstrakts dod bromelīnu, kas palīdz šķelt olbaltumvielas. Antioksidantu izlase, bietes, kāposti, brokoļi cīnās ar šūnu oksidatīvo stresu. Un lakrice kombinācija ar mandarīnu mizu un plūmi efektīvi nomierina iekaisušus saudus. Īpaši gribas izcelt nātrija alģinātu. To vislabāk var iztēloties vizuāli. Kad šī viela saskaras ar kuņģa skābi, tā acumirklī izveido neitrālu, putojošu gēla barjeru. Tā burtiski strādā kā tāds aizsargājošs plosts, kas peld paša kuņģa satura virspusē. Šis fizikālais mehānisms lieliski bloķē to nepatīkamo dedzinošo skābes atvilni. Elegants un mehāniski izcils risinājums. Un visbeidzot 5. nodaļa – ikdienas rūpes par kuņģi. Kā šie risinājumi iekļaujas ikdienas veselībā. Kā visa šī nopietnā zinātne ir iepakota? Ļoti praktiski un ērti. Nav jādzer lielas saujas ar tabletēm, šī ir atsvaižinoša šķidra gēla formula. Viena parocīga paciņa dienā iedod tieši tos nepieciešamos 250 mg aktīvās vielas. Turklāt garša ir patiešām patīkama, pateicoties dabiskiem ābolu, biešu un plūmju koncentrātiem. Tas ir ideāls sabiedrotājs gan tiem, kuru gremošana gadu gaitā kļuvusi vājāka, gan tiem, kuri vienkārši negrib atteikties no laba, pikanta ēdiena. Tas viss mūs noved pie viena ļoti loģiska secinājuma. Mēs pārāk bieži rēģējam tikai tad, kad diskomforts jau sauc pilnā balsī, taču redzot šo jaudīgo dabas un zinātnes apvienojumu, ir pilnīgi skaidrs, ka gudra un profilaktiska šūnu aizsardzība ir nesalīdzināmi vērtīgāka par vienkāršu ugunsgrēka dzēšanu. Spēcīga gļotāde ir pamats visam mūsu organismam. Tā ir liela, nozīmīga tēma, ko vērts apdomāt pie nākamās maltītes. Paldies, ka pievienojāties šajā detalizētajā apskatā.